Čau, čau! Mēs šodien spēlēsim Microtication, un es šodien spēlēšu ar savējo draugu. Viņš ir tagad ir šahtās, un viņš ir paslēpies tur. Viņš ir reāli, jo viņam tā ir pirmā reize, man ir trešā vai otrā reize, teiksim tā. Un mēs šodien pamēģināsim pabeigt šito ēku. Un es domāju, mēs varētu sākt, teiksim tā, uztaisīt šito ēku. Es domāju, mēs varētu ar šitiem blokiem sākt taisīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Skaidrs, tas būs ilgi. Būs 3 štukas. Mēs varam sākt taisīt māju. Es domāju, kad es savam draugam uzrakstīšu, lai viņš varētu savākt koku. Un arī es domāju, ka es sākšu taisīt trepes šitam. Man liekas, ir. Viņš saka, viņš ir labiņš draugs. Man nest vajag. Ēst. Man pašam problēmas ar ēšanu. Paņem ēst, tak. Mēs šodien jau jāpabeidz šitā māja. Mums ir jāpabeidz šitā māja. Un es domāju, kad mēs varētu šodien kaut ko jaunu pamēģināt. Varbūt es neesmu 100%. Varbūt mēs varēsim. Varbūt šodien varētu iziet 4. sērija uzreiz. Tā kā varbūt tagad izies šitā sērija 3. un tad pēc 3. var iziet 4. Tāpēc tas mūs motivē. Un, ja jūs liksiet un sekosiet un abonēsiet, tad, jūs esat lieli malači. Un par to visu es centīšos vairāk izlikt videoklipus, un mans draugs varētu arī censties jums parādīties videoklipos, bet ne 100%, bet tas ir uz jautājumu. Ja viņš gribēs, tad viņš varēs arī 4. sērijā iziet. Un
varēs parādīties. Tāpēc, varēs redzēt manu draugu. Tāpēc, laikam man būs, varbūt izies 4. sērija šodien, jo man vēl jāmontē. Man ir jāmontē tie visi videoklipi, jo montēt īstenībā nav viegli. Jo montēšana aizņem nelielu laiku un filmēšana arī. Tagad mums ir nakts un man vienkārši nepatīk tas, kad nav mobu. Es pats vēl nav sapratis, kāpēc man nav mobu, bet man ir ieslēgts gan mobi, gan vieglais režīms, bet tāpat ne monstru, ne dzīvnieku, tāpēc rakstiet komentāros, kas man pa vainu, ka es kaut ko esmu izdarījis, un man nespēlējas ne mobi, ne dzīvnieki. Jā. Ja jūs esat profesionālisti šitajā Minecraftā un Minecraftā un man koks beidzās. Man koks beidzās, ko man darīt? Tev ir koks. Pasaki man lūdzu, ja ir, atnes man. Lūdzu, atnes. Ja ir atnes, man lūdzu, ja ir man atnes, lūdzu, yes. Devi, nāc. Tev ir, yes! Labais brālīt, bračiņ. Bracītis mūs izglābā, par to ir apsveiksim viņu, ka viņš ir palīdzējis mums dabūt koku. Ļoti labi, mums pietiks koka. Urā! Vēl kā 3 štukas būs vai kas? Ideāli, tikpat, cik man bija iepriekšējais. Es taisu māju. Es zinu, ko es daru. Es zinu, ko daru. Es taisu māju. Es taisu māju. Es zinu, ko daru. Es zinu, ko daru. Laikam nezinu. Laikam man vajadzēs gan akmeņus,
akmeņus, lai uztaisītu akmeņaino trepītes, resursi, un tas patīk, ko viņš dara, resursi, jā, resursi. Nebrīnieties, kad viņš nefilmējās, viņam vienkārši negribas atklāt sevi. Tas ir normāla lieta priekš cilvēka. Bet, jā. Mūzika, cik smuka dziesma, cik rīt, vajag logus, mums ir logi, jā, mums ir logi, man šeit man vajadzēs logus dabūt, iešu dabūt logus. Es jau gaidīju to brīnumu. Es jau to brīnumu vēl kā gaidīju. Smiltīs. Ai, es negribēju tev iesīt. Sorry. Es to negribēju iesīt. Es to vēl kā negribēju. Es jau kā to negribēju. Man vajag stikliņus. Man vēl kā tā kā akmeņi. Akmeņieroči saucās, jā, es laikam nesalasīju, bet man vajag stikliņus. Oi. Mēs varētu šodien arī, kā teiksim to, varētu uztaisīt fermu, bet kāpēc man jābūt fermai, ja man nav dzīvnieku? Kā man fermu, ja man nav dzīvnieku? Pasakiet lūdzu. Pasakiet lūdzu, pasakiet, jau. Pasakiet, es iešu iestādīt kokus. Man ļoti vajag kokus. Jau. Šitan. Tas būs ilgi.
Laikam es to ilgi darīšu. Ļoti, ļoti ilgi. Man ļoti vajag kokus, jūs pat nezināt, cik man vajag kokus. Es to ilgi darīšu, es to ilgi darīšu, es to ilgi darīšu. Tak, šitan un šitan. Es domāju, 4. sērijā mēs varētu, man pat plānu nav pierakstītu, ko mēs varētu padarīt, jo es pat nezināju, ka mums būs gan 4. Nu, es baigi nebiju domājis, jo man draugs ir piedāvājis uzfilmēt šodien uzreiz 4. sēriju. Un 4. sērija būtu neslikti. Vienkārši, es varu arī nefilmēt, bet es filmēšu dēļ tā, kad, jo labi sanāk un gribāt, jūs vispār mani motivējat ar saviem skatījumiem un ar saviem laikiem. Kas tur rakstīts? Akmeņi. Skaidrs, ka, nē. Man vajag aklu stiklu, lai pabeigtu šito māju. Kāpēc to daru? Šitā laikam būs ļoti garlaicīgi taisot māju, jo kāpēc man ir garlaicīgi, jo man ir garlaicīgi reāli. Ja jūs sāksiet šitajā video apmēram 20 laikus, tad, ja kas, mēs varētu censties izlikt katru nedēļu ik pa 2-3 videoklipiem. Jā, pa 2-3 videoklipiem tas ir liels, grūts darbs, tāpēc, jā, 2-3 jau. Man vajag akmentiņus. Šeit mums vajag jumtus taisīt. Jumtiņu. Man ir akmeņi, laikam tajā skapītī, ko viņš uztaisīja. Es gribu teikt akmeņu, jo man ir akmeņi. Nē, es akmeņu. Tālāk ir. Man vajag akmeņus. Man vajag akmeņus. Man vajag akmeņus. Varētu šitam uztaisīt vienu smuku vietu. Šitā.
7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Так, darām šitā. Darām šitā. Nu nē, tikai nakts. Labi, nakts. Tīti. Šitan ir uztaisīts. Jau būs tik tumšs. Būs tik tumšs. Sidrā. Es jūtu, kad man būs liels darbs priekš šitās mājiņas. Simtprocentīgi jābūt gatavam šitai mājai šodien, bet es jūtu nebūs. Es jūtu, kad nebūs. Es tam neticu. Es tam neticu. Es tam neticu. Es iešu šahtā. Un arī taču vajag uzlikt lampiņas augšā. Lampiņas, mazās lielās lampiņas. Viena šiten, vispār par šitām visām sērijām es plānoju līdz 100. sērijai. Jā, līdz 100. sērijai. Tas ir liels darbs. 100 sērijas, tas ir kaut kas daudz īstenībā. Bet mēs par šito tēmu nerunāsim, jo tas nav tik svarīgi, jo mēs taču neesam jau tikuši vēl līdz 100. sērijai, tāpēc tas nav tik svarīgi priekš tagad. Ka tas būs nākotnē vajadzīgs. Tāpēc, es šitien drusku parekšos un atgriezīšos atpakaļ. Es atradu šito. Kas šito sauc? Es atradu redstone. Es draugam paziņošu. Es atradu redstone. Es šitien čaļi atradu redstone. Tas nozīmē, es varu parekties, varbūt šitien te būs kaut kur blakus kaut kas. Jo, ja es neizmešu blakus redstoneam, dažreiz kaut kas eksistē.
Labi, es atgriezīšos pēc tam, kad atkal kaut ko atradīšu. Es atradu tuneli, es atradu šahtu. Mūsu pirmais resurs. Ne pirmais, bet 3., 4. Es jau pēc skaita esmu sajaucies. Wow! Te kaut kas smuki nereāli. Tikai galvenais atgriezties mājās. Tas ir lava. Redstone! Cik ilgi es to gaidīju momentu, kad mums būs resursi. Es tik ilgi. Vēl viens redstones. Almās. Dimants. Ej tu, jā. Dimants. Jau. Dimants. Divi. Dimants. Kur? Divi diamanti. Zelts. Ok, yeah. Zelts. Zelts. Es atradu diamantus 2, 5 zeltus, 40 koperus un 39 redstones. Jau! Viņš uzreiz paņēma diamantus un zeltus. Protams. Ne. Roger, mēs tagad vispār. Так, ir.
Es esmu uztaisījis šitādus no Cooperiem. Tā, mums jāpabeidz šitā ēka, uz šitā ēka jāpabeidz. Es iedošu saviem draugam šito. Es viņam iedevu šito lietiņu. Tak, mums jāpabeidz kaut kā jumts. Mums jātiek uz jumtu. Jumtiņš. Mums jāpabeidz jumtiņš. Mums jāpabeidz jumtiņš. Mums vajag seklas. Es iešu savākt mums seklas priekš audzēšanas, lai izaudzētu miežus, griežus un tā tālāk, un lai izaudzētu, teiksim tā, to miežu griežus un dabūt savu maizi. Es atgriezīšos pēc laika. Es dabūju mums, teiksim tā, 10 sēklas. Un tās 10 seklas mēs tagad iestādīsim, lai audzētu nākošo ražu. Manīgais draugs taisa laikam teciņu uz jauno māju, un viņš ir ļoti labs, malacis, labs draugs. Es domāju, mēs varētu aiziet vienu koku nocirst, jo man ir cervis, kurš drīz beigsies. Ok, nevienu, bet 3 laikam. Labi, 4. Tad šito ar rokām. Ka man sauca katra. Labi, es vairāk necirtīšu. Mums vajag gataudzēt kokus. Moškā par šito māju pārvērst par šķūni, kur stāvēs svarīgās lietas, pieņemsim, resursi visi te stāvēs šitien, es domāju, šitajā šķūnī, kā te ir rakstīts, resursi. Mums vajag, laikam, uztaisīt,
Mums vajag ielikt lapas dedzināt, lai deg un jāuztaisā šito lietiņu man bija neliela lieta, kad mani izmeta no Minecrafta uz laiku. Un tas bija kaut kas negaidīts. Es draugam iedošu. Mans draugs, kur ir, vot, ņem. Tad mums ir jāpabeidz šitā māja. Mums ir jāuztaisa jumts. Mums ir jāuztaisa jumts. Mums vajag uztaisīt jumtiņu. Mums vajag uztaisīt jumtiņu. Mums vajag uztaisīt jumtiņu. Mums vajag uztaisīt jumtiņu. Es uztaisīju mums priekšjumta šitās lietas, ar kurām mēs taisīsim jumtu. Bet, lai mums vajag uztaisīt jumtiņu. 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 Really? Es nevaru aizsniegties, kaut kas neticams. Kaut kas ir neticams. Kā man augšā tikt? Vienīgais, es pacelšos. Really? Labi, es atnākšu atpakaļ tad, kad es pabeigšu šito jumtiņu. Mēs beigsim 3. sēriju, un 4. sērijā, es domāju, mēs pabeigsim šito māju, un gan nezīsim tur, gan visu izdarīsim jau. Tāpēc sakam tā manējiem draugam, un tad visiem atā.